Sveiks, mīļās sirds draudzenes! Ar jums kopā ir Viktorija un esam atpakaļ ēterā. Šoreiz pie manis ciemos ir Tabita Ašnevica. Tabita, sveika! Un pastāsti nedaudz, kas tu esi un ko tu dari ikdienā? Sveiki! Man prieks šeit būt kopā ar sirds draudzenēs. Un, es esmu Tabita un ikdienā es esmu pilnlaika kalpošanā. Es strādāju ar ģimenītēm, kam iet grūtāk dzīvē. Dažreiz kādās periodos, dažreiz ilgāk. Tas, ko es daru, es braukāju pie ģimenītēm pa visu Latviju. Dažreiz palīdzu ar pārtiku, dažreiz vienkārši uzklausu cilvēkus, dažreiz palīdzu atrast kaut kādus ceļus, kā saņemt palīdzību kaut kur citur. Tā kā man ikdiena diezgan daudz paiet mašīnā, braukājot riņķī un palīdzot ģimenītēm. Un, tad vēl vasarā es organizēju nometnes Camp Hope. Jau esmu tur iesaistīta organizatoriskā mazāk, bet esmu iesaistīta 22 gadus. Un tāpat arī katru gadu braucu uz Kostariku, jo mums arī tur ir nometnes vietējiem Kostarikas bērniem. Un ikdienā esmu tante 7 bērniem. Man ļoti, ļoti patīk būt par tanti. Vēl es esmu brīvprātīgā bērnu slimnīcā, un tas ir mans tāds sirds darbs, ko man ļoti, ļoti patīk darīt šobrīd. Kaut kā tā. Wow, diezgan jaudīgi tā bija. Wow, pilna laika kalpošana, slaudījām. Tā kā, pastāst varbūt tās, kā tu nokļuvi līdz šim, kāds ir tavs ticības stāsts? Man laikam ir daudz saka, ļoti noveicies, un es piekrītu. Dievs man ir ļoti svētījis, ka es esmu varējis uzaugt kristīgā ģimenē. Mans tētis ir mācītājs, un arī patiesībā mans olpītis darbojās draudzē ļoti aktīvi, un arī līdz ar to man tēta ģimene ir kristieši, un viņi ir pazinuši Jēzu. Savu dzīvi arī no manas mammas puses apkārt ir kristieši, līdz ar to mēs esam kristieši diezgan daudzās paudzēs, un tā ir bijusi milzīga svētība, kad es esmu varējis uzaugt tādā ģimenē. Un līdz ar to man tas likās, tad, kad es sasniedzu kaut kādu vecumu savā dzīvē, man bija 10 gadi, 9-10 gadi, tad man tas likās pilnīgi loģisks solis, jo es redzēju, ka tas strādā manu vecāku dzīvēs, kad viņi pazīst Jēzu un kad dzīve ar Jēzu ir daudz vieglāka. Varbūt nevienmēr vieglāka, bet vieglāka tāpēc, ka Jēzus vienmēr ir blakus. Es redzēju to savu vecvecāku dzīvē. Un man likās tāds loģisks solis, kad es gribu dzīvot tieši tāpat. Es gribu iepazīt Jēzu personīgi. Līdz ar to man nav tāds episkais atgriešanās stāsts, bet es vienmēr saku, ka Dievs droši vien zināja, ka man vajadzēja piedzimt šādā ģimenē, jo varbūt, kad ja es piedzimtu savādākā ģimenē, man tas ceļš būtu daudz grūtāks, un varbūt arī es neatrastu Jēzu. Līdz ar to, bet es esmu bijusi svētīta ar to, ka man ir bijuši labi piemēri, kā būt par kristieti un kā izdzīvot to dzīvi kopā ar Jēzu. Amen, aleluja. Tieši tā, man liekas, tik daudziem ir vienkārši tu piedzimi kristīgā ģimenē, tu redzēji to labo piemēru, slavu Dievam par to, un tu izvēlējies arī sev pašai, nesākot Jēzum, un tad ir tie atkal trakieti stāsti, kur cilvēki no milzīgas dzīves, ēles ir izglābti vai bijuši līdz tādam lūzuma punktam nonākuši. Tā kā nav jāšķirot tā kā tie īpašie kaut kādi stāsti vai neīpašie stāsti vai vienkāršie vienmuļie stāsti, tie visi ir Dieva žēlstības stāsti, vai ne? Un slavu Dievam, ka katrs no mums, ir glābts un pazīst Jēzu Kristu kā glābēju, tā kā slavu Dievam par tavu liecību. Tad pastāsti, kā tu saprati, kas ir tavs aicinājums, viss tas, ko tu šobrīd dari, kā tu tur nokļuvi? Man liekas, man tas bija tāds ļoti kaut kādā ziņā apzināts ceļš, jo es ļoti, ļoti gribēju saprast, kas ir mans aicinājums. Man likās, ka es tik dziļi tajā iegāju iekšā, kad es gandrīz likās depresīvi vai tāds nospiedums, ka tu esi nospiesta, tāpēc, ka tu nesaproti, kas tad ir mans aicinājums. Jo man liekas, tad, kad es biju jauniešu vecumā, es joprojām jūtos diezgan jauna, bet pēc gadiem, kad es biju jauniešu vecumā,
tad ļoti daudz arī draudzēs runāja par aicinājumu kā tādu, un tur jauniešu vakaros, un visur tikai aicinājums, un man liekas, kas tad ir tas mans aicinājums? Un es ļoti iespringu, es lūdzu Dievam, parād man to manu aicinājumu, es gribu zināt savu aicinājumu, un bija ļoti daudz sarunas ar cilvēkiem. Un tad bija kāds cilvēks, kurš man paprasīja tajā laikā, bet ko tev patīk darīt? Es saku, man ļoti patīk ar bērniem strādāt, man patīk darboties ar bērniem. Es saku, tad varbūt tas ir, tev vienkārši jāatrod tā joma, kura ir tā tava joma, kur tu ar šiem bērniem var strādāt. Ja, man liekas, citreiz mēs meklējam uz visām pusēm, bet Dievs mums iedod talantus, viņš mums iedod visu vajadzīgo, lai mēs varam darīt to, ko viņš mūs ir aicinājis darīt. Un tad es sāku dažādi darboties ar bērniem. Es pieteicos visu kaut kur par brīvprātīgo, es gāju uz dienas centriem par brīvprātīgo, es sāku darboties ar bērniem. Tad man vien brīdi likās, ka varbūt mans aicinājums strādāt ar bērniem ar īpašām vajadzībām, un es aizgāju, saprotu, pilnīgi nav mans aicinājums. Abrīnoju tos cilvēkus, kas to dara, bet tas nav manējais. Dažādos veidos, jā, bet es zināju, ka tas būs kaut kas ar bērniem. Tā pašā laikā man sirds ļoti, ļoti deg par misiju. Es vienmēr ar tādu abrīnu klausījos stāstus par misionāriem, par to, kā viņi brauc uz Āfriku, kā viņi dara lietas tur. Un tajā laikā jau vēl nebija tāda vietējā, varbūt misionāri, kas pilnu laiku darbojās, bija mācītāji, kas darīja, bet nebija daudz tādu cilvēku, kas pilnu laiku darbojās kaut kādās misijas lietās. Un tad es visur pieteicos par brīvprātīgo, un tad es arvien vairāk, laikam, man izkristalizējās tas, ka tāds mans aicinājums varbūt ir ar tādām ģimenītēm, kam te ikdienā iet grūtāk. Un es saku, tā ir tāda Dieva nejaušība, jo Dievam nav nejaušības, bet Dievs man pilnīgi tajā brīdī, man likās, nejauši aizved uz Hope nometni, un tas bija pirmais Hope nometnes gads, jo es biju auklīte misionāru ģimenei, kur bija misionāri Latvijā. Un viņi man prasīja, vai es varu braukt līdzi, auklēt viņu bērnus nometnē, kas būs pirmo reizi Latvijā. Brauc tur amerikāņi, un viņi strādās ar bērniem no tādām ģimenītēm, kam iet grūtāk, trūcīgas ģimenītes. Un es labi, es braukšu auklēt bērnus. Un pa ceļam, kamēr mēs braucām, zvanīja tajā laikā nometnes vadītāja, un viņa bija mana psiholoģijas skolotāja vidusskolā bijusi. Un viņa zvanīja tajā ģimenei, viņa saka, klausieties, mums trūkst tulki, vai Tabit var tulkot? Saka, jā, viņi var tulkot. Kad es nonācu nometnē, tad es nevienu brīdi nepieskatīšos misionāru bērnus, jo viņiem trūka arī grupiņu vadītāji, un līdz ar to es vadīju puišu grupiņu, jo nebija, kas vada puišu grupiņu, man iedeva tajā laikā, man liekas, vistrakākos bērnus, kādus viens varēja iedot, jo manējie jau izkāpjot no autobusa jau bija sakāvušies autobusā. Un viens jau skrien kaut kur uz mājām, jo viņam viss ir apnicis un tā tālāk. Bet tas bija tāds gads, kad Dievs pilnīgi atvēra manas acis, lai ieraudzītu to, kas notiek Latvijā un kādas ģimenes un kam bērni iet cauri. Un tāpēc vienmēr smējos, ka Dievam vajadzēja atvest kādus 20 trakus amerikāņus, lai atvērtu manas acis tajā, kas notiek manas pašas valstī. Un līdz ar to Dievs jau tur sāka tādu darbu pie manis. Viņš man atvēra acis tieši uz šādiem bērniem un šādām ģimenēm. Un tad es biju aizbraukusi uz misijas skolu Āfrikā, Dienvidāfrikā, jaunatneru misijas skolu. Un tas arī bija tā īpaši, jo tāpēc, kad es meklēju tieši skolu, kas tā kā mācekļu skola tā bija, bet viņai bija īpaši fokus uz bērniem, uz ielu bērniem. Un līdz ar to es aizbraucu uz Dienvidāfriku un man likās, es pirms tam jau biju bijusi Āfrikā, un man likās, viss, es šeit palieku. Šī ir labākā vieta, kur es varu būt. Dievs man uz šejien vēdis, palikšu Āfrikā. Bet jo es vairāk par to lūdzu, jo vairāk man Dievs teica, nē, tavu vieta būs Latvijā šobrīd. Un es biju ļoti, ļoti dusmīga uz Dievu. Jo man tajā brīdī likās, tu man atved visu šo ceļu uz Āfriku, tu man ļauj iemīlēt šo valstu, šo kontinentu, tu man ļauj iemīlēt šos cilvēkus, un tagad tu man pasaki, man jābrauc apakaļ uz Latviju. Un es ļoti, ļoti ilgi cīnījos ar Dievu par to. Bet es sapratu, ka labākais, kur būt, ir paklausīt Dievam. Bet tā man lūkšana Dievam tajā laikā bija, ok, Dievs, es braukšu, bet tad tev man ir jādod Āfrika Latvijā.
tev man ir jādod šādi bērni, ar ko es varu strādāt Latvijā. Un Dievs deva, un viņš man atvēra acis tieši caur Hope nometni, es jau tur pirms tam biju bijusi, un parādīja man šos bērnus. Un tad es ļoti ilgu laiku mēģināju saprast, man arī amerikāņi, kas bija Hope nometnē, viņi man ilgu laiku jau teica, tabi, tev šis jādara pilnu laiku. Un es ļoti ilgu laiku, es zināju, ka Dievs man uz to aicina, bet es arī sapratu, ka citreiz redzot varbūt ne tos labākos piemērus pilnu laiku kalpotājiem, dažreiz es sapratu, ka es negribu darīt to, kas ir vieglākais, jo vieglākais forši, jā, es tagad vākšu atbalstu, es tagad kalpošu, bet es sapratu, ka ja es to darīšu, es gribu būt labi tajā. Es gribu pirms tam mācīties, es gribu pirms tam darīt, un tāpēc pieteicos visur kā brīvprātīgā, un tad es aizgāju strādāt krīzes centrā 2 gadus. Un tas bija viens no smagākiem laikiem manā dzīvē, jo tas bija ļoti, ļoti grūti. Bet tai pašā laikā tas bija viens no tādiem labākiem laikiem manā dzīvē, jo es ļoti daudz mācījos. Es visos brīvos laikos es gāju pie sociālajā darbinieku uz kabinetu un teicu, ok, ja notiek šīs, kāpēc notiek tā ģimenē, ko mēs varam darīt lietas labā un tā tālāk. Un arī esot šai krīzes centrā, es sapratu, ka ir ļoti daudz fantastiski vecāki, kuriem tiek atņemti bērni, jo viņi dažreiz vienkārši nezin, kā rīkoties kādās situācijās. Un viņiem, vai nu viņiem nepietiek finansiālie līdzekļi, vai viņiem nepietiek cilvēki, kas viņiem notic, ka viņi var izdarīt. Un dažreiz viņi vienkārši nemāk, jo viņi nāk no tieši tādām pašām ģimenēm. Viņi nezin, ka var būt labāk. Un tad man bija tāds crazy laiks manā dzīvē, jo es guvu traumu darbā, es šķīru kautiņu un guvu muguru traumu, un es biju mēnesi uz gultas. Un tas bija tāds laiks, kad es ļoti daudz lūdzu Dievu par to, ko man darīt tālāk. Jo es arī sapratu, ka esot krīzes centrā, tas laiks ir ļoti labs, bet es ļoti daudz laiku pavadu rakstot papīrus. Un man ir tādas maiņas, ko es nostrādāju, ka es pat neesmu ar bērniem paspēlējusies, jo man ir jāraksta papīri. Un man ir jādara visādas ātrās lietas, tur jāizdara tas, jāiedod ēst, jāizdara, jānoliek kāds galā, bet man nav laiks, ko es varu patiesībā pavadīt ar bērniem. Un tas bija tāds labs laiks, un tad es sapratu, ka Dievs man saka, tagad ir laiks, tev ir jāiet prom no tā darba, un tev ir jāiet pilnu laiku kalpošanā. Un tad Cik sen tas bija? Jā, jau kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Mhm. Es pat nezinu, 10, nē, vairāk. 14 varbūt. Jā, wow. Es neesmu skatījusies patiesībā. Un tad es atceros, ka es toreiz uzrakstīju mūsu vadītājai, tā, kas Amerikā, un es saku, es esmu gatava. Un teica, ok. Un viņa vēl joprojām smējās, ka tas bija ātrākais, jo viņa man palīdzēja arī savākt finanses, lai es to varu darīt, lai man ir alga. Un viņa teica, tas bija ātrākais finanšu vākšanas maratons, ne maratons, bet sprints, kas ir bijis. Jo viņi uzrakstīja cilvēkiem, visi cilvēki, ok, tā tad ir laiks, mēs jau šo gaidījām. Un Dievs parūpējās par to. Un es arī Dievam tajā laikā teicu, tā kā man prasīja, cik tev vajadzīgs izdzīvošanai, un tad Dievam teica, tik cik tu dosi, ar to man pietiks, un ja man vajadzēs meklēt papildus darbiņus vai kaut ko darīt, tad es to darīšu, bet es zinu, ka šeit man ir šobrīd jābūt. Wow, un viņš parūpējās par tevi. Jā, un protams, bija laiks, kad, man liekas, Dievam patīk mums arī izaicināt. Bija laiks, kad, es pa dienu braukāju pie ģimenītēm un vakarā līdz vēlam vakaram es tīrīju ofisu, lai es varu sevi uzturēt kaut kā. Bet arī tas laiks bija labs un varbūt bija jāiziet tam cauri, jo varbūt Dievs kaut kur arī pārbaudīt, cik es uzticam tajā būšu, ko es viņam solīju. Bet Dievs vienmēr ir parūpējies, vienmēr. Un vienmēr ir pieticis un Dievs parūpējās par daudzām lietām, ko es nemaz nedomāju, kas man dzīvē būs un ko es darīšu. Jā, šis ir viens no pārsteidzošākajiem man arī personīgi lietām par Dievu, ka, lai arī kam tu ietu cauri, viņš vienmēr rūpēsies. Ja tu paļausies uz viņu, viņš vienmēr atradīs veidu, kā tev tikt cauri kādam pārbaudījumam vai grūtībām. Un tas ir tiešām, tie ir brīnumi, tie ir ikdienas brīnumi, kā viņš to dara, jo dažreiz es pat tu esot tajā varbūt izaicinājumā vai sezonā, kurā ir kaut kādas grūtības vai krīzē, tu īsti nesaproti, neaptver to milzīgo brīnumu
un tikai tad, kad tu esi izgājis jau cauri un skaties atpakaļ, kā Dievs tu devi un tu sagādāji un tu atvēri durvis, un ja ne durvis, tad lokus, un viņš ir brīnumu darītājs, un jo radikālāk, jo bezbailīgāk mēs varēsim uz viņu paļauties, jo vairāk viņš varēs darīt. Man ne? Wow, cik skaisti. Jā, bet tavs vārds Tabita, jā, Bībelē arī ir pieminēta Tabita, vai ne, un kas bija tajā, laikam, aramiešu valodā stirna nozīmē, vai kurā valodā stirna? Jā. Un viņa bija zināma kā labdare un nabagiem palīdzēja. Kāds ir sakars tam, ko tu dari šodien ar tavu vārdu? Cik ļoti tas bija pravietiski? Tas labs jautājums. Es nezinu, jo es vienmēr arī smējos, ja man cilvēki prasa, kāpēc es daru to, ko es daru. Es saku, tur var vainot mans vecāks, jo tāpēc, kad viņi man iedeva tādu vārdu. Un man liekas, ka jā, kad es pat nezinu, tajā laikā, man liekas, es zināju, ko mans vārds nozīmē vienmēr, un ka tas ir no Bībeles, bet manam tētim ļoti tas vārds patika. Un tāpēc arī tas vārds man tika iedots. Bet jā, es vienmēr saku, ka tomēr vārdiem ir ļoti liela nozīme, ko bērniem iedod. Un man patīk, ka tad, kad es biju Āfrikā, tad bija viens puisis, kas mani visu laiku sauca par Joy, prieks. Un viņš man sauca, un es domāju, vai viņš tiešām man vārdu neatcerās. Nu, come on. Un tad es viņam vienreiz prasīju, viņš man saka, Joy. Es saku, man sauc Tabita. Viņš saka, bet tu zini, ka tavs vārds tajā, es pat neatceros, kurā valodā, bet kaut kādā āfrikāņu valodā, viņš saka, tavs vārds nozīmē prieks. Viņu raksta bišķiņi savādāk, bet viņš saka, tavs vārds nozīmē prieks. Un tad es vienmēr smējos, kad mans vārds nozīmē priecīga stirna, jo tas ir interesanti, jo Āfrikā, tad, kad cilvēki ar sevi iepazīstina, viņi saka, mani sauc tā, un mans vārds nozīmē to un to. Un man tas vienmēr likās ļoti, ļoti skaisti, ka tu vari teikt tā vārdu nozīmi un kāpēc tas vārds tiek ielikts. Un, man liekas, mēs tā nekad Latvijā nedaram. Mēs pat ļoti bieži nezinām, ko mūsu vārds nozīmē. Un man toreiz, es atceros, ka toreiz man prasa, ko tavs vārds nozīmē. Es saku, stirna. Likās, tas nav nekas īpašs. Bet tad, kad viņš man pateica par to prieku, man arī ļoti patīk smaidīt. Es vienmēr mēģinu smaidīt, un tas tā dabiski nāk, un tam vienmēr liekas, jā, Dievs to manī arī ielika to prieku. Un tad es teicu vienmēr, saku, jā, mans vārds nozīmē priecīga stirna. Wow. Bet jā. Smieklīgi, jā, mūsu vārdi īstenībā, jā, tik daudz nes līdzi. Bija kaut kāds joks tur, kāds džekiņš ielicis, un ne tā kā cilvēkiem jāpārstāj dot saviem bērniem bibliski vārdi, jo mani tikko apsaka Ābrahams. Tas ir vienkārši tik smieklīgi. Nu jā, bet tas tāds jociņš. Bet jā, Bībelē vēl ir daudz, kur pieminēta labdarība un tas par labajiem darbiem un tam līdzīgi. Un tad man šķiet, varbūt mūsu klausītājs arī jūt, ka Dievs viņus kaut kur aicina, bet varbūt viņām ir tā neskaidrība, un tas, kā tu arī liecināji, vai ne, ka tev arī bija šaubas un spiediens, tā kā kas ir mans aicinājums un tam līdzīgi, un tad varbūt tu vari iedrošināt, jā, arī no bibliska skatu punkta, kāpēc Dievs mūs aicina uz labiem darbiem, jā, kāds būtu tavs tas iedrošinājums jebkurai sievietei vai vīrietim, kurš klausīsies, jā, darīt Dieva valstības darbus. Man liekas, tas pirmais jau ir, kad Bībelē ir rakstīts, Jēkaba vēstulēs, vai ne, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Un tas nenozīmē, ka mums tie darbi no sevis ir jāizspiež. Viņiem tiešām ir jānāk no mīlestības un no ticības, un ka mēs to darām, tāpēc, kad mēs mīlam Jēzu, un viņš ir parādījis žēlstību un mīlestību mums. Un līdz ar to, man liekas, mēs gribam parādīt žēlstību un mīlestību citiem cilvēkiem. Un nevienmēr tas nozīmē, ka varbūt kādam cilvēkam viņš to parāda vai ne, darbā labi izdarot savu darbu un parūpējoties par cilvēkiem vai nezinu, uztaisot labu mājaslapu. Un nevis kaut kur izšmaukt, bet izdarīt to tiešām no sirds un izdarīt to labāko, ko tu no sevis vari izdarīt tajā. Bet man liekas, tādā ikdienā tas, kas mani ļoti uzrunāja, ir tas pants, kur Jēzus prasa, kurš tad ir tas augstākais bauslis. Viņš saka, mīl savu kungu no visas savas sirds, no dvēseles un no prāta, un otrais ir mīl savu tuvāko kā sev pašu. Un tad es bieži par to domāju, vai
ko tas nozīmē mīlēt tuvāko kā sev pašu, vai ne? Es savā ikdienā par sevi parūpējos. Es parūpējos, ka es esmu ēdusi, es parūpējos, ka man ir silts apģērbs, vai ne, ka man ir kur dzīvot. Bet tad varbūt mums apkārt ir cilvēki, kuriem nav tas, un nevienmēr tas nozīmē, man liekas, mums ir arī jābūt gudriem ar to, ko Dievs mums ir devis, ko viņš mums ir uzticējis, vai ne? Nevis, ka mēs tagad iesim, tev vajag naudu, labi, es tev iedošu naudu, tev vajag to, labi, es tev iedošu to, mums ir arī Dievam jālūdz. Kā to darīt? Man liekas, Svētais Gars tajā mums nāk ļoti labi palīgā, vai ne? Kad viņš arī parāda, kā ko darīt. Jo bieži ir tā, ka cilvēki gribot darīt labi, pat liktu ar to, vai ne, varbūt iedot naudu dzērājam, mēs visdrīzāk zinām, kur tā nauda aizies, vai ne, darīt gudri to, bet man liekas, ka mums ir jāmācās mīlēt to savu tuvāko kā sev pašu, un ja mēs ikdienā dzīvojam ar Dievu, mums nāk Svētais Gars palīgā, kurš mums arī pasaka, kā kādās situācijās rīkoties, un mums ir jābūt gudriem klausīt viņam tajā. Jo man pašai ir bijušas situācijas, kur es ļoti skaidri jūtu, kad Svētais Gars man runā un saka kaut ko darīt. Bet man liekas, Dievs, tiešām es esmu nogurusi, es esmu aizņemta, es jau nu pat kaut ko izdarīju, liec man mierā. Bet dažreiz Dievs runā kaut kādās situācijās, kur, un tad, kad mēs paklausām, tad mēs iegūstam tādu ļoti lielu mieru. Mēs saprotam, ok, tas bija tas, kas man bija jādara. Bet tikai Dieva spēkā mēs to varam darīt. Bez Dieva tas... Es patiesībā bieži domāju par to, ka es nesaprotu, kā labdarību var darīt cilvēki vai strādāt tādā sociālo jomā cilvēki, kur nepazīst Jēzu. Ja man liekas, tas darbs nav viegls, vai ne, un darīt, nevienmēr tu saņems pateicību, nevienmēr tu saņems paldies, vai ne, bet tad, ja mēs esam ar Kristu, mēs zinām, ka mums nav vajadzīgs patiesībā tas, jo mēs saņemam no viņa. Bet tādā ikdienā, ja tu nepazīsti Kristu, tad, man liekas, tas ir ļoti grūti to darīt. Amen, jā. Jā, viņš ir visu labā devējs. Un, jā, es arī daudz esmu domājusi par to, kā es varu būt par... Īstenībā es pēdējā laikā ļoti daudz par to domāju, kā es varu būt par svētību šai pasaulē un kas ir tas, kā Dievs mani var lietot. Un tad bieži vien, nāk kaut kāda salīdzināšanās vai pārmetumi tajā, ka es nedaru tā kā citi vai mana dzīve neizskatās tā kā citiem un tam līdzīgi, bet tas, ko tu saki, vai ne, prasīt Dievam, kas ir tas Dievs, kā es tevi varu pagodināt, kā es varu tev kalpot, vai ne, un tevis radīto pasauli, vai ne, padarīt labāku. Katram tas būs unikāli, un cits varbūt to varēs darīt slaukot grīdas vai nekādā skolā, un cits braucot pie bērniņiem, ne uz slimnīcu vai uz bērnam, vai kāds cits, nezinu, varbūt tas, ko es daru, vai ne, ar šo raidierakstu, tas ir tas, kā es viņu varu pagodināt, vai arī, katram mums būs kaut kas savs, un man patīk tas, ko tu teici iepriekš par to, ka tev patika, tas bija dabīgi tev strādāt ar bērniem, vai ne, tā bija tev tā sirds pārpilnība, ko tu gribēji darīt, un ka Dievs arī tevi tur ir lietojis, un šos kādus, slavu Dievam, un ka katram mums ir savs tas aicinājums un veids, kā mēs varam viņu pagodināt, un cik muļķīgi ir salīdzināt, vai ne, kā Pāvila vēstulē korintiešiem, vai ne, viņš saka, vai ne, ka katrs jūs esat Dieva Kristus miesas locekļi, un kā tu vari acu neskatīties uz kāju, vai ne, un sevi salīdzināt, ka tu esi pilnīgi citai funkcijai domāts, vai ne, un cilvēcīgi tomēr mūsu grēcīgais cilvēks, notic kaut kādiem meliem, sāks šaubīties un ne par Dieva laipnību un sāks sevi salīdzināt ar citiem un tā. Tā kā, man liekas, tas, ko tu stāsti, ir ļoti iedrošinoši, aicināt Svēto garu, vadīt un jautāt Dievam, Dievs, kas ir tas, kā es tev varu pagodināt un neļaut salīdzināties vai pārmest sev vai. Bet tad īpat laikā, man liekas, arī izaicināt sevi. Varbūt tās tu esi kaut kādu posmu darījis, kaut ko vienu, un tu jūties tajā izdedzis. Un es arī nesen vienai māsai Kristu iedrošināju, tā kā regulāri iečikojies ar Dievu un prasi viņam, Dievs, vai šis ir tas, kur tu vēlies man būt, jo dažreiz varbūt viņš mūs sezonāli kaut kur aicina, vai ne, un kaut ko darīt, un tad, kad viņš vairs tur neaicina, tad arī cilvēcīgi mēs varēsim ātrāk pagurt tajā vai pazaudēt to vīziju un tam līdzīgi, tāpēc
jā, skatieties uz Jēzu, prasiet Dievam, kas ir tas tavējais ceļš, kā viņu pagodināt. Dažreiz tas ir sezonāli. Mēs nekad nezinām, vai ne? Dažreiz Dievs mūs vienā darbā aicina vai pēc tam kaut ko citu darīt, man liekas. Bet jā, kad mēs, kā tu teici, tas ļoti pareizi iečakoties ar Dievu un Svēto garu un prasīt, ok, ko tālāk. Un arī pieņemt to, ka dažreiz mums ir jābeidz kaut kas darīt, jo varbūt ir kāds cits, kuram tas darbs ir jāieņem un viņš būs labāks tajā arī. Jā. Amen. Tieši tā, jā. Tas ir arī, ko es esmu redzējis savā dzīvē, jā. Mēs bieži vien tik ļoti baidamies pateikt kaut kam nē, vai arī kaut ko noslēgt, vai ne? Mums liekas, ka nē, ja šis ir bijis, tad tam ir jābūt vienmēr, un tā ir jādara lietas vienmēr. Bet Dievs jau arī, piemēram, ja es grāmatā, vai ne, viņš saka, skatieties, un es darīšu kaut ko jaunu, un tad mums ir tiešām jāskatās. Un tad skatāmies, ko viņš grib darīt. Nevis sēžam kaut kādos vecos rāmjos vai vecos lauros bieži vien, vai ne, cilvēki ir sasnieguši kaut ko vienā dzīves jomā, vai ne, un tad viņi arī tur paliek, un īstenībā Dievs jau sen grib, lai tu nāc ar viņu tālāk un veido kaut ko jaunu un dari kaut ko jaunu. Tā kā, jā, skaisti. Bet jā, kāpēc tev pašai ir svarīgi braukt un palīdzēt šīm ģimenēm? Kāpēc tev ir svarīgi labdarība? Man liekas, tāpēc, ka, ja man bieži prasa, kāpēc es daru to, ko es daru, es vienmēr saku, tāpēc, ka es varu. Tāpēc, ka Dievs man ir iedevis visu, lai es to varu darīt. Un viņš man ir ielicis tādu sirdi, kad es varu klausīties un būt blakus. Un man liekas, tas vienkārši atbildi ir tāpēc, ka Dievs man ir devis visu, lai es to darītu. Un viņš man dod arī, to pašu finanses un tā tālāk, kur cilvēki ziedo, lai es varu darīt to, ko es daru. Un viņš to turpina darīt. Un man liekas, ja Dievs svētī to darbu, tad vienkārši turpina darīt, kamēr viņš kādu dienu varbūt pateiks, ok, tagad pietiek, tad kādam citam tas ir jādara, vai arī varbūt nevajag vairāk. Cik svarīgi, jā. Atcerēties šo mēs darām, tāpēc, ka mēs varam tiešām, man liekas, tur jāsakārto attiecības bieži vien ar Dievu, lai tu saproti vispār, kas tu esi Dievā un uz ko viņš tevi aicina un kā viņš tevi mīl, un tad tā apziņa bieži vien mani vienkārši nogāž uz lāpstiņām, tā kā, wow, Dievs, kā tu mani mīli, kāpēc tu mani tā mīli? Un tad no tās pārpilnības, nevis no pienākuma, bet no tās pārpilnības mīlestības man gribās viņu pagodināt, man gribās viņam parādīt pretī, ka es viņu arī mīlu un ka es arī esmu gatava atdot to labāko no sevis, tāpat kā viņš atdeva to labāko no sevis, Jēzu Kristu, vai ne? Jā, cik skaisti un iedrošinoši atziņa. Es lasīju kaut kad Francis Chan vienu grāmatu, Crazy Love. Man ļoti patīk, kā viņš teica, viņš ir tāds cilvēks, kurš ļoti daudz dod un ļoti daudz dara un tā ļoti radikāli tic. Un vienā no lietām, ko viņš teica, ka mēs ļoti bieži kā cilvēki, kā kristieši, mēģinām atrast attaisnojumus, kāpēc kaut ko nedarīt. Vai ne, mēs tur, tur tā, vai arī skaidrot, tur tā nav īstenībā teikts, vai ne, nē, tas jau bija tais laikos, tagad tā vairs nevajag. Bet ja Dievs uz tevi runā, kā Bībelē ir rakstīts, vai ne, kad ja tevs prasa tur, aizmirstēt jostu, tad iedod arī mēteli, vai ne, tur visu. Un viņš saka, mēs tik bieži meklējam attaisnojumus, bet tas jau bija tur tā un tā. Viņš saka, bet pamēģini to darīt, ja Dievs uz tevi runā un skaties, kas notiks. Un praktizē to, vai ne, un nevienmēr, protams, tas ir tas gudrākais, ko darīt, bet ja Dievs uz tevi runā, vai ne, tad nemeklē attaisnojumus, kāpēc to nedarīt, bet izdari un redzi, kā Dievs to svētīs un kā Dievs var svētīt to. Man liekas, ka citreiz mēs kā kristieši tik daudz tādas iemeslus meklējam. Es tur dzirdēju, manam kaimiņam bija slikta pieredze ar to vai vēl kaut ko, bet man liekas, Dievs jau ir personīgs Dievs, kurš runā mūsu sirdīs un viņš mums aicina darīt lietas. Man liekas, vienkārši pamēģini. Un, protams, dažreiz kaut kas nesanāk un dažreiz ir savādāk, bet ja Dievs uz mums runā, tad viņš arī mums iedod visu, kas vajadzīgs un viņš mums ļauj to izdarīt. Amen. Es arī klausījos vienu svētru ar sev mīļu
amerikāņu mācītāju, un viņš teica par to ikdienas veidu, kā mēs varam parādīt cilvēkiem mīlestību, vai ne? Un tad tur arī mums ir daudz sniega, un tad tur Amerikā arī daļā ir bijušas lielas sniega vētras un tā. Un cik radikāli būtu vienkārši iziet ārā, vai ne, un notīrīt, nošķūrēt sniegu, vai ne, tur kaimiņam no mašīnas, vai ap mašīnu, vai celiņu izrakt, vai izmazgāt kāpņu telpu, ja es tagad tikko ievācos, jaunā dzīvoklī, vai ne, un tas man vienkārši, es tik ļoti biju ieslīgusi tādā ikdienības tādā ērtībā, ka es biju aizmirsusi, ka īstenībā es varu izkāpt no tā sava mazā burbulīša un darīt tādas vienkāršas lietas, vai ne, cilvēkiem, palīdzēt tantiņai uz ielas panest maisiņu, vai ne, vai veikalā, vai ne, kādam izpalīdzēt ar pārtikas pirkšanu, vai izmazgāt to kāpņu telpu un izšķūrēt to sniedziņu, vai ne, un ja mēs kristieši, vai ne, dzīvotu tā, ka mēs speram to vienu ekstra solīti katru dienu, cik pasauli jau būtu savādāka. Un tik daudzi dara un slavu Dievam par to, un tad ir tādi kā es, kuri aizmirst bieži vien, ka es varu spērt to ekstra solīti, un ka man gabals nenokritīs, bet ka es varēšu svētīt kādu, un pat viņš nezinās, kurš tas bija, ne, bet es svētīju kādu, un Dievs redzēja, un Dievs tā priecāsies. Man kādu laiku atpakaļ bija... Viena draudzene atsūtīja tādu Instagramā video, ko es nekad neesmu skatījusies, 20 minūšu video Instagramā. Bet kaut kas man uzrunāja, un tur bija, patiesībā tas video bija par 10. tiesu, bet man tas uzrunāja pilnīgi savādākā veidā. Dievs uz mani ritīgi runāja par manu laiku. Un citreiz, man liekas, tas mans attaisnojums ir, es jau tik daudz daru. Ko tu vēl no manis gribi, vai ne? Bet Dievs man ritīgi uzrunāja, un es sapratu, ka ja mēs savā ikdienā patiesībā saprastu, cik tas laiks ir maz, un mēs nezinām, cik daudz laiks mums ir, un kad mēs katru to savu laiku gribētu veltīt viņam un darīt visu no savas puses, ko mēs varam izdarīt, lai pēc iespējas vairāk cilvēki iepazīst Jēzu. Un tāpēc es pieteicos par brīvprātīgo bērnu slimnīcā, jo es vienkārši sapratu, es skrienu un daru savā ikdienā, bet es atnāku mājās, un ko es daru? Es pāris stundas nosēžu un skatos Netflixā kaut ko, vai kaut kāds video, vai skrūlēju kaut ko. Es domāju, īstenībā man ir joprojām laika. Un tāpēc es vakaros pēc darba vēl citreiz eju bērnu slimnīcā, jo es vienkārši sapratu, ka tur es varu būt par svētību. Tas tepat pie manām mājām, man pat nekur tālu nav jāiet. Dievs viss ir izdarījis, lai es tur būtu. Un, man liekas, mēs citreiz, mēs tik daudz to savu, mēs tik daudz domājam, man jau vajag atpūsties. Un vajag, protams, mums vajag uzņemt spēkus, bet tai pašā laikā mēs tik daudz bezjēdzīgu laiku citreiz pavadām, darot kaut kādas lietas, kas vispār mums neko nedod. Kad mēs īsmā, ja mēs tā līdz galam saprastu to, ko Dievs mūs ir aicinājis darīt, un ka mēs nezinām, cik daudz laiks mums ir dots, lai aizsniegtu cilvēkus. Man liekas, tad mēs arī iemācāmies skatīties ar pilnīgi citu skatu uz dzīvi un uz lietām, ko mēs darām savā ikdienā. Bet tai pašā laikā mums ir jāmāk atpūsties, mums ir jāmāk parūpēties par sevi. Bet man liekas, citreiz mēs to pārāk daudz gribam darīt un aizmirstam par to, kāpēc mēs esam šeit uz zemes, kā kristieši. Amen. Pētera vēstulē rakstīts, izmantojiet laiku, jo dienas ir īsas. Amen. Tiešām, lai tas notiek katras dzīvē. Un tad noteikti kalpošana, labdarība nāk ar saviem izaicinājumiem, ar saviem ieguvumiem. Tad varbūt pastāst, ieskicē nedaudz, kādi ir tie lielākie izaicinājumi, bet kādi ir ieguvumi, kāpēc tu neesi padevusies, pat ņemot vērā visus izaicinājumus. Kādi ir tie ieguvumi kalpošanai? Man liekas, es vienmēr saku, ka tajā kalpošanā, ko Dievs man ir uzticējis, nav bieži tā, ka tur ir tie skaistie lielie stāsti vai lielās liecības vai lielie, tagad šitas notika, cilvēkam gāja grūti, tagad viņš, tur ir biznesmenis vai, dara kaut ko. Un, protams, Dievs var darīt arī tādas lietas, bet es saprotu, ka man tajā ikdienā, ko Dievs man ir mācījis, ka man ir jāmācās priecāties par maziem solīšiem un mazām lietām, ko viņš dara.
un jāsvin tās uzvaras, kas ir varbūt nevienmēr tās lielās uzvaras, ko visi grib redzēt, vai ne? Mums patīk skaisti skaitļi, mums patīk skaisti stāsti, bet citreiz tās ir tās mazās lietas, bet Dievs arī to dara, un tie ir tie mazie brīnumi, ko viņš dara un ko viņš man ir atļāvis redzēt manā ikdienā. Un es vienmēr, kad Hope nometnē palika 10 gadi, tad es uzrakstīju vairākiem bijušiem nometniekiem, un es viņiem prasīju, ko viņiem nometne ir nozīmējusi, un varbūt kāda tagad ir tā viņa ikdiena, un ko viņi dara savā ikdienā. Un es nevaru teikt, ka mums tagad visi bērni, kas izgājuši cauri, jā, tagad viņi ir draudzēs un viņi kalpo. Tā nav. Bet mēs esam iesējuši sēklu, Dievs mums ir ļāvis iesēt sēklu, un ir pagājuši vairāk gadi, un ir kādi jaunieši, kur tagad, jā, viņi iet uz draudzēm, jo viņi saprot, kad viņi atcerās to laiku, ko viņi ir pavadījuši nometnēs, viņi saka, ok, es gribu to, es saprotu, tagad man ir grūti, un man ir vajadzīgs Dievs. Vai arī, saka, tā lielā uzvara, ja es redzu puisi, kurš ir uzaudzis ģimenē bez tēva, vai kuram tēvs ir bijis alkoholiķis un vardarbīgs un tā tālāk, un viņš ir labs tētis. Un man liekas, tā ir tāda uzvara, kad viņš patiesībā neredzot tādu labu piemēru savā ikdienā, bet viņš ir varējis izaugt par labu tēti un rūpēties par saviem bērniem. Man liekas, tā ir tik skaista uzvara. Un tāds liels, manās acīs liels Dieva brīnums. Un man liekas, tas ir arī tas, kas palīdz iet tālāk, un arī tas, cik es redzu savā ikdienā, kā svētā gara pamudinājumu kadreiz ir. Man ir ik pa laikam tā, kad man ir sajūta, ka man ir jāizbrauc pie konkrētas ģimenes, un viņi man nav zvanījuši un prasījuši, ka viņiem kaut ko vajag, bet man ir tāda sajūta, un es aizbraucu, un tā ģimene skatās man, saka, kā tu zināji? Es saku, nav mājās, ko ēst. Un es atbraucu ar pārtikas maisiem, un dažreiz tā vienkārši notiek. Man liekas, tie ir tie brīži, kas ļauj iet uz priekšu, arī tad, kad ir grūti, jo nav vienmēr viegli, izaicinājumi ir nenormāli daudz. Ir ģimenes, protams, kas tevi izmanto, paši pat necenšas vai mānās par kaut kādām lietām, vai varbūt tas rezultāts vispār nav redzams daudz gadu garumā. Un tie ir tādi izaicinājumi, tev brīžam liekas, Dievs, kāpēc man aicina to darīt, un citreiz ir tādi brīži, kad paliek pa grūtu, jo tie stāsti ir smagi, un tā ikdiena ir smaga tiem cilvēkiem, un es aizbraucu, un citreiz, man liekas, es smējos citreiz, kad mans sapņu darbs dažreiz būtu strādāt gaterī un zāģēt dēlīšus vienādā garumā, un ka man nav jādomā, man nav cilvēka apkārt, cilvēka emocijas, bet es zinu, ka mans darbs ir tajā dienā sazāģēt tik un tik dēlīšus tādā garumā, es viņus salieku tur, un viss, man nav ne par ko citu jādomā. Jo, protams, tie izaicinājumi ir tas, ka tu atnāc mājās, un to visu šo gadu garumā es neesmu iemācījusies atstāt darbu ārpus durvīm. Es joprojām domāju, es joprojām saņemu arī zvanus brīvdienās. Man liekas, man labākā atpūta ir, ja es izbraucu no valsts, jo tad es tiešām nevaru palīdzēt, tad man nav variantu. Jo man bieži vasarā pēc nometnēm es aizbraucu uz Pāvilostu, atpūsties, un man doma ir, ka es tur palikšu 2 nedēļas, un es jau pēc nedēļas sapakaļ Rīgā, jo tāpēc, ka kādam ir grūti. Bet, ja es izbraucu no valsts, tad man nav īsti varianti. Un tad man nav, tad es nejūtos tik slikti, ja es pasaku, ka es nevaru tajā brīdī palīdzēt. Bet, man liekas, tā cīņa jau vairāk ir ar sevi, ar savām kaut kādām arī lietām, vai ne, un ar mācīšanos nolikt kaut ko malā vai bišķiņ parūpēties par sevi. Bet tie prieka mirkļi, protams, arī ir. Un nav tā, ka viņi ir maz, viņi ir, bet viņi nevienmēr ir daudz, un viņi nevienmēr ir lieli. Bet ir. Amen, jā. Un tagad mēs saprotam, ka Dievs auž daudz lielāku stāstu par mūsējo, ka tas visuma, vai ne, radības stāsts ir tik daudz lielāks un grandiozāks par to, ko mēs šobrīd redzam un aptveram. Tad, ja godīgi, man gribās būt daļai no tā stāsta, un esmu gatava, pat ja es neredzu, es zinu, ka viņš dara un ka viņam ir pilnā bilde, pat ja man nav. Nu, paldies tev, tā bija milzīgs par brīnišķīgu sarunu, par iedvesmojošu sarunu. Es jūtos ļoti stiprināta un svētīta, un es ceru, ka arī mūsu klausītājs.
Tā kā, jā, lai Dievs tevi svētī visos tavos ceļos, lai viņš pavairo, jā, to, ko tu dari, un dod tiešām spēku un sirdsmieru un prieku, jo tu esi prieks galu galā. Tavs vārds ir prieks. Tu esi prieks. Tiešām to arī var redzēt, jā, tavā smaidā un tavā sirdī. Un, jā, paldies, ka klausījāties. Tiekamies nākamajā reizē.